Čau, 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 čau! Laipni lūgt mūsu podkāstā 2 par futbolu. Es esmu Kristaps, viņš ir. Es esmu Knuts, un šajā epizodē mēs apskatīsim FK Liepājas dalību Latvijas virslīgā un viņu tā kā tuvākos rezultātus un arī viņu situāciju virslīgā. Un arī pieskarsimies Latvijas kausa aizvadītajiem finālim, kas notika vakar. FK Auda pret RFS. Un par to es vairāk runāšu, par viņš pa Liepāju vairāk. Es par RFS. Nu, pastāst kaut kā pa Liepāju. Jā, Liepāja ir interesanta komanda, ir daudz ārzemnieku, gan no Balkānu valstīm, gan arī no Āfrikas valstīm, ir arī daži no Latīņa Amerikas, tā kā viņiem ir dažāds sastāvs, ir dažādi valstu spēlētāji, ir arī vietējie latvieši, arī gados salīdzinoši jauni, kā Alans Kangaras, kurš arī metā agrāk trenējās, skolojās visu jauniešu akadēmiju, arī Daņela Patīčuks, kurš bija iepriekš Jelgavā, Jānis Grīnbergs arī bijis metā un Skonto akadēmijā. Tā kā ir labi latviešu spēlētāji, ir daudz ārzemnieku, treneris Tamas Pērtija, ļoti tāds kolorīts treneris, viņam ir dažādi savējie tādi rituāli, savējās fīškas, savējie futbola tādi paņēmieni, kā viņš strādā spēlētājiem. Viņš ir interesants. Viņš ir savādāks nekā citi. Viņš ir savādāks, viņš arī tāds kolorīts, to arī ģēbjās, varbūt dažreiz arī uzbļaujas kādu, vai arī... Kā kurš, visi treneri šeit bļaujas. Varbūt arī visi, jā, bet viņš tāds interesants treneris. Principā viņš ir no Grūzijas, bet ilgus gadus trenējis latviešu komandas, arī FC Skonto, Liepājas Metalurgu un iepriekš arī FC Valmieru. Tā kā, jā, viņš ir labs treneris, bet šī sezona un arī pagājušā viņas bija diezgan švakas Liepājai un arī šim trenerim Tamasam Pērtijam. Varēja būt labāk. Jā, varēja būt labākas šīs sezonas, bet... Bija kādreiz virslīgas čempioni. Jā, arī ir bijuši čempioni, bet šo sezonu tiešām viņi ļoti slikti tieši iesāka. Ļoti švaks bija sezonas sākums, daudz zaudējumi arī apakšgala komandām. Līdz ar to arī, šobrīd sezonas beigās gan viņi ir iekrājuši tiešām sazinoši daudz punktus, arī uzvarējuši tās spēles, kas būtu jāuzvar. Un līdz ar to viņi ir šobrīd sastāviet virslīgas tabulā. Arī laukums Liepājā ir diezgan ietilpīgs, dabīgās zālītes laukums, bet, viņš ir no pozitīva aspekta, protams, forši, ka ir no dabīgās zālītes īstais laukums, bet viņš ir diezgan vecs un, piemēram, rudens laikā, tagad ir daudz lietas un tur ir daudz dubļu, kartupeļu lauks rītīgs, tur ir smagi spēlēt, grūti, bet... Viņi izstās rudnīkajiem biku nekopļi. Jā, izstās, ka viņš nav kopas, bet varbūt arī tā ir. Zinot Liepāju, moši tā arī ir. Jā, varbūt arī tā ir, jā. Un arī vispār Liepājā ir daudz futbola laukumu. Ir gan mākslīgi vairāk, gan dabīgi, tā kā Liepājas futbola akadēmijai, futbola skolā ir daudz laukumu priekš treniņiem. Daudz kur spēlēt, daudz kur attīstīties, un mošs tiks top 3 nākošais, ja pacentīsies šajā sezonā. Ja pacentīsies nākošais, tad tiešām viss ir iespējams. Šajā sezonā, jā. Sorry, Jack. Varbūt arī starpsezonā, kas būs ziemas periodā, aizbrauks kādām siltajām zemēm, var patrenēsies, savāks to optimālāko sastāvu, labāko sastāvu, viņi arī varētu vairāk ietrenēties un līdz ar to arī būs labāk rezultāti nākamā sezona. Bet es būšu godīgs, ja es būtu Liepājā, es aizbrauktu siltajām zemēm trenēties, es tur netrenētos. Ko tad? Es sēdētu pludmalē un dzertu, aliju neteiksim, bet dzertu kaut kādu kočiku. Jā, bet viņiem tomēr maksā par to, ko viņi dara, tāpēc... Man maksās par to, kas sēdē. Tāpēc vajadzētu strādāt, jā. Kaut cik jau var. Vajadzētu spēlēt futbolu. Labi, jā. Futbolu jau var uzspēlēt vienreiz nedēļā. Jā, Kristap, un kādas tev domas par politiskos fināli RFS pret FK Audu? Vot šeit es varu sākt. Es jau teicu viņam,
kad būs uzvara. Nu, Štēbošs bija vārtos. Nu, cita nebija izvēle. Štēbošs sargā. 39 gadi. Un sargā. Man šķiet, ka viņu nekas neapturēs. Tā kā reāli. Nu jā, Štēbošs ir labs, bet kausa finālā arī RFS ļoti sūdīgi, ļoti slikti iesāka spēli. Otrais sastāvs viņiem, teiksim tā kā bija. Jā, bet ļoti slikti viņi iesāka. Auda bija ļoti laba, 2 neieskatīti vārds, varēja būt tiešām sākumā pat 4-0. Tiešām palīdzētu Audai arī uzvarēt, bet, līdz ar to viņiem 2 atcelti vārti un RFS to izmantoja tomēr, vai ne? Protams, jā. Man šeit tā arī bija Moroza stratēģija. Pirmajā puslaikā parādīja, ka neko nevar, nesanāk. Otrajā puslaikā tiki taka, savas piespēles, savas skili, gols pēc gola. Nu jā, tas bija, jā, viņiem veiksmīgi izdevās tieši pamatlaika izskaņā izlīdzināt to rezultātu 2-2 un līdz ar to Auda. Tā noturēja to un tad viņi trāpīja savas divas. Nu, jo līdz ar to arī Auda bija tā kā morāli tā kā sagrauti, viņiem bija, viņi bija vadībā 2-0, viņi izlaida vadību un arī pagarinājums, viņi bija tā kā, tādi mazliet tādi lēnāki, varētu teikt, tādi švakāki, bet, viņi centās, varēja redzēt, ka viņi cenšas, bet, Varēja. Uzbrukumi bija, bet kaut kā, tā kā viņi pēc tās spriedes bija, pāri vārtiem sita. Jā, bet RFS arī uz tādu tā kā pieredzi, man liekas, tomēr uz beigām, jā, presingoja un arī, izrāva to uzvaru ar vēl 2 bezatbuldas vārtiem. Tur bija diezgan daudz pieredzējuši spēlētāji, Ošs, Štēbošs, teiksim, ka Stuglis. Nu jā, Stuglis arī kā nekā ir 5-kārtējis vai cik reiz jau uzreiz virslīgā un ir Latvijas kausu uzreiz. Tā kā viņam arī ir savu veidu pieredzi tiešām uzvarēt kausu, uzvarēt titulus. Jā, tā kā Štēbošs bija vārtos, finālā, Štēbošs bija kapteinis, viņš vada to komandu, viņš paceļ uz augšu. Jā, viņam ir tā saucamā aura, kad viņš iet Sigma. Kad visi iet ar komandu, un līdz ar to viņš ir tāds tā kā tā komandas alfa, kas. Jā, viņš ir komandas galva, un viņš viņus gan ģērtavē uzmudrina, gan uz laukuma. Man šķiet, ka Štēbošs ir labākais priekš manis, un ar to arī šodien nobeigsim. Nu jā, paldies, ka skatījāties, un teikamies mūsu video. Tas šodien arī būs viss. Davai. Čau!